Šoreiz par ceļu uz izmaiņām un es pat teiktu par vienu no tiem. Mēs varam iet paši, un mēs lielākoties uz savām izmaiņām, uz jaunām virsotnēm ejam paši darot, jo neviens cits izņemot mūs nevar kaut ko izdarīt, kaut ko pamēģināt, spēt soli, uzrakstīt vai uzzvanīt. Bet ir viens instruments, un es domāju, ka jūs jau saprotat, par ko es runāšu, kas palīdz ātrāk, pat lēzenāk, mierīgāk iet uz ceļu arī baudot. Un tas ir cilvēks, kurš jau ir tur. Jūs varat vienkārši atrasties blakus šādam cilvēkam. Svarīgi, vai jums rezonē viņa dzīves skatījums, viņa sasniegumi, viņa personība, viņa komunikācijas veids. Ja rezonē un jūs saskatat tur potenciālu, atrodat iespēju būt blakus šim cilvēkam. Jūs gluži tāpat kā partneri attiecībās ar laiku pieslīpējās un izskatās, ka viņi ir līdzīgi. Tieši tas pats notiek ar mentoru, jeb ar cilvēku, sauciet viņu kā gribat, kurš iedvesmo jūs, kuram jūs redzat, ka ir kaut kas kopīgs, vai jūs varētu no viņa kaut ko paņemt, kaut ko viena. Ar to jau būs gana, lai jūs veiktu izmaiņas. Un tad, lūk, ja jūs atrodaties blakus šādam cilvēkam, jūs neviļus kopējat viņa domāšanas veidu, viņa darbības, jūs uzdrošināties pamēģināt kaut ko, ko viņš ir pamēģinājis. Tas notiek neapzināti, bet atrodoties blakus, jūs mainaties. Tas ir par to, kā vide maina mūs, tas ir par to, kā tas, ar ko mēs esam, ar ko mēs komunicējam, ietekmē mūsu rīcību, mūsu domāšanu un kā maina mūsu personību. Tāpēc uzdevums jums no manis tagad. Atrast cilvēku, kurš jūs iedvesmo. Nav svarīgi pat tad, ja tā sfēra galīgi nav jūsējā. Vienkārši jūs iedvesmo tas, ko dara tas cilvēks, ko dara tā personība, kāds mērogs viņai ir, kādas rīcības viņa dara, kā viņa runā, kā viņa dzīvo. Un atrodat iespēju būt blakus šim cilvēkam. Es jums vienkārši garantēju izmaiņas. Garantēju jūsu uztveres izmaiņas. Garantēju to, ka jūs sāksiet domāt citādi. Un tad, kad mēs sākam domāt citādi, mēs arī rīkojamies citādi. Šo lifehacku zinot un neizmantot, manuprāt, jūs vienkārši nevarēsiet pateikt, es izdarīju visu un man nesanāca. Meklējiet, darat, komunicējiet un jums viss izdosies.